Faktiski varētu teikt, ka auklīte, nu, kur ir, es nezinu, tur poliete vai latviete vai kādas citas tautības cilvēks, nu, ka viņi tā kā nejauši iemāc bērnam valodu. Jūs paši kādreiz mūžā kaut ko nejauši esat iemācījušies? Nu tā, pa ceļam. Izstāst, ka tu esi... Nē, tu neesi. Es esmu nejauši iemācījies. Ko tu iemācījies nejauši? Latviešu valodu. Beidz. Nu, tu domā, ka piedzimstot, jā? Nē, es piedzīmu krievu valodīgai ģimenē, un latviešu valodu es iemācījos nejauši pagalmā. Bet kā tas notika, ka tu sāki runāt latviski, nevis visi citi latviešu bērni krieviski, kā parasti tas gadās? Piemēram, es iemācījos krieviski pagalmā. Nu, man pagalmā bija visi latvieši. Latviešu bērni. Viņi bija vairāk, es biju minoritāte. Tu biji minoritāte, un droši vien augumā mazākais tajā brīdī. Jā, bērnībā bija minoritāte. Jā, es biju minoritāte, un tad kaut kā pats pa sevi tur nebija kaut kāda tādu imperatīvu, tur nebija. Tur bija vienkārši objektīvā realitāte, ja, ka tas notika un viss. Jā, tā vidē ir ļoti liela nozīme īstenībā. Daudz man saka, vai tu runā tik ļoti labi itāliski, nu kā tu iemācījies? Es biju tajā vidē, es uz to brīdi, es pusgadu biju non-stopā dzīvoju tur, un man bija tā vide. Protams, ka ja kāds mēģina mācīties no grāmatiņas, ar to pusgadu var arī nepietikt, bet esot tajā pareizajā vidē, kur ir tā, nu, kur vispārēji runā itāliski un tev nav variantu, tad daudz informācijas. Bērnam tagad ir 7 gadi, un te viņš arī tā kā ir iesvētīts, ka tu esi latviešu cilvēks, un viņa teica itāļu cilvēks un kaut kā tā. Tas viņam tā kā švamītē pilnīgi dabīgi, viņš to ir uztvēris, un tas tā arī notiek, jo es jau no pirmā dzimšanas brīža ar viņu runāju tikai latviski, un teicu ar viņu runā tikai itāliski. Nu, viņam itāļu valodā ir drusciņi akcentiņš, tāpēc, kad viņš vairāk tomēr lieto latviešu valodu, bet aizbraucot uz Itāliju, kad viņš brauc pie vecmāmiņas uz Sardīnijas salu uz laukiem, tad viņš atgriežās atpakaļ, un viņš ir absorbējis atkal itāļu akcentu. Tie, kas ir Sardīnijas salai raksturīgs drusku uz to brīdi. Paklau, nu kā tu tās valodas problēmas savā ģimenē risini? Es zinu, ka es teiktu, ka tu runā latviski perfekti. Nu, nevar tā just, ka tev ir kaut kāds akcents. Nu, praktiski ikdienā es runāju latviski, jo es profesionālā vide, kurā es strādāju, ja, un dzīvoju, ir, nu, protams, latviešu vide, jo mākslā Krievu nav. Vide ir latviska. Ja, tur ir profesionāļi, krievu tautības, tur armēņi ir, tur daudz, tur gruzīni, ja, bet vide ir latviska, ja, un viņa arī bija tāda arī padomu laikos. Tur nekas nav mainījies, jo Mākslas akadēmijā vienmēr bija latviešu valoda kā mācību valoda. Protams, mācījušies arī citautieši, tādi kā es, piemēram. Ja, un es, starp citu, sākumā es liku eksāmenus krieviski. Es klausījos lekcijas, protams, latviešu valodā, bet liku krieviski. Un profesors Bēms vienreiz pateica man, klausies, nu, pamēģini taču, es izvilku biļetu, un man bija jāstāst par latviešu mākslas vēstures jautājumu jāatbild. Man Roms Bēms teica, ka, nu, paklau, nu, bet pamēģini, tu taču runā brīvi. Nu, kāpēc tu negribi atbildēt arī eksāmena jautājumu latviešu valodā? Es tā kā bišķiņ uztraucos. Man liekas, ka man pievils tieši tas valodas nepilnības, un es neatbildēšu tik perfekti profesionālo vielu. Ja? Nu, par ko īstenībā iet runa sakarā ar krievu skolām un latviešu valodu. Starp citu, šis jautājums arī man bija raksturīgs, ja, un svarīgs. Ja. Šeit pagā. Labi, es visu saprotu, bet tomēr pamēģinām. Un es atbildēju. Un dabūju augstāko atzīmi. Principā es atbildēju labi, es zināju šo jautājumu, ja, un es atbildēju tiešām labi. Un kopš tas reizes man tā kā pavērās tāda, nu, slūžas, ja, man pazuda kompleks, ja, un es arī liku citus. Es pat zinātnisko komunismu liku latviski pēc tam. Viss. Jāsaka tā, ka latviešu valoda tiešām ir sarežģīta, un to es pārliecinājos, redzot, kā mans vīriņš mēģina apgūt latviešu valodu. Man bija vienā no pagājušajiem redzījumiem cilvēks studijā, kurš sēdien ir laimīgs. Man teica, kāpēc laimīgam cilvēkam vispār kaut kas vēl jāmācās? Zināšanas vairo skumjas, kad teica. Redzi? Nu? Protams, es mācos, bet es neteiktu, ka es mācos kaut kā iracionāla apsvērumu dēļ. Tomēr tam laikam ir kaut kas racionāls pamats, jo īstenībā īstais ceļš tomēr ir uz pašpietiekamību. Jo zināšanas kā tādas, bez konteksta un bez... Jā, tas ir fakts. Nu, viņas nav vajadzīgas. Nu, kāda jēga no tā, ka tu zini, kā tur citā puslodē notic kaut kādā valstiņā, notic tur apvērsums, ja, un tur nāc klāt tur viens tur, teiksim, nokāps, viens diktators nokāps no koka, otrs uzkāps uz tā. Ja? Nu, un kas? Bet šitās ziņas visas, viņas tik tādā blīvā blāķī gāžās mums pāri, ja? No televīzijas, no radio, no avīzēm, un tam nav nekādas jēgas. Jā.
Pilnīgi. Tu neklausies, tu, teiksim, es ierobežoju mākslību. Es kaut kur nesen dzirdēju, ka ļoti labi, kas to teica, ja, bet ļoti gudri pateikts, ka mūsdienās ir problēma nevis iegūt informāciju, bet norobežoties no nevajadzīgās informācijas. Imants Kalniņš, ja, intervijā. Bet viņš nebija vienīgais. Jā, viņš ļoti pareizi. Tas bija Kalniņa intervijā. Ja, un ļoti, es pilnīgi piekrītu. Ja.